īstenībā es savilku kopā, ka šobrīd es esmu turpat, kur septembrī, tikai man vairs nav hipotekārā kredīta. Tad, kad es nomaksāju to visu un pa pusgadu es esmu iekrājusi un izdarījusi visu tā, ka es nesaprotu, kur es biju agrāk. Jo es esmu tieši tajā nulles momentā, ka man tā nauda ir faktiski pa visiem kontiem tik daudz, kā bija septembrī, kad es šo visu sāku. Un es tā vienkārši, kā es pusgada laikā varu ietaupīt tik, cik man visu laiku stāvēja tā komforta, tā summa, ka, baigi zemāk par viņu nelaidīšu, bet ja nolaidīšu, arī nekas nenotiks tāds. Ka tā menedžējot, tik kolosāli sanāk uzkrāt, un es vienkārši redzu, ka jā, man katru mēnesi atliekas tā summa tam mērķim, un tāda tirsniņa sildi, tā teikt. Tiešām tā kontēšanas sistēma tik forši strādā, tu vienmēr zini, ka tev ir tāda izdevuma, tas nāk no tā un tā konta, un esmu apmierināta, priecīgi, es esmu tikai ietaupījusi, un bankai neesmu daudz naudu atdevusi, tā kā viss forši. Vai tu atceries, kad tu sāki justies labi pēc sistēmas ieviešanas un izveides? Īstenībā es sāku justies labi 30 minūtes pēc mūsu sarunas, kas nomaksāja hipotekāro kredītu. Īstenībā tas komforts iestājās ar to otro mēnesi, kad tu jau jūties ērti vadoties pēc saviem kontiem, ka tu jau saproti, kur aiziet uz kuru to kontu tavi konkrētie izdevumi. Un tas pirmais mēnesis ir tā taustoties, saprotot, un pēc tam jau tā pārējais aiziet automātiski. Tā kā tas pirmais mēnesis ir tas pierašanai, tā teikt, bet strādā ideāli, ja tu tam pieturies un nesāc zakt no saviem kontiem, ka tev vajag tur vai tur, ka kaut kā spekulēt ar naudu, bet tā tu apzods tikai sevi. Tavi liekie tēriņi vienkārši nozog tavu nākotnes mērķi. Tas pat attālina tevi no tava mērķa, tā teikt.